cilvēkam ar lieko svaru nevajag celt svarus? Es teiktu, tas ir svarīgākais celt svaru cilvēkam lieko svaru. Jo jāsaprot, kāpēc liekais svars ir izveidojies. Tev ķermenis patērē vienkārši mazāk kalorijas nekā tu apēdi. Tāpēc izveidojies liekais svars. Tātad, ja tagad tu pieaudzēsi muskuļus, tev ķermenis tērēs vairāk kalorijas, tu pat varbūt baigi varēsi savu diētu nemainīt. Tu varēsi ēst tikpat, cik pirms tam, bet tu būsi lielāks, tu būsi muskuļānāks, tu patērēsi vairāk kalorijas, un tev ķermenis vienkārši sāks dedzināt augstu kā enerģijas avots. Tā kā svaru treniņi noteikti ir vajadzīgi. Es teiktu, ka svaru treniņi ir vajadzīgi pilnīgi visiem cilvēkiem. Ir kaut kāda cilvēka grupa, kas varbūt, kam tur nav laiks, viņiem tur 1000 darbi, 30 bērni varbūt katram. Un viņi saka, es vienkārši netieku. Labi, tad mājās patrenējies, bet kaut kādu spēku treniņus vajag visiem. Jo spēku treniņi tomēr ir pamats labai veselībai. Laba veselība ir pamats tam, lai tu būtu kaut cik priecīgs katru dienu, lai to dzīvi ietu kaut kādā mērā uz augšu, lai tu nedzertu un kaut sūdz netaisīt brīvdienās. Tā kā trenējamies svariem, taisam kardio, dzeram vitamīnus un tiekamies nākošais. Atā.